Rīgas domes telpās norisinājās kāds ļoti nozīmīgs notikums. 3 universitātēm – Rīgas Tehniskajai universitātei, Latvijas universitātei un Rīgas Stradiņu universitātei – piešķir vairāk nekā 47 miljonus latu attīstības projektu īstenošanai. Finansējums tiek piešķirts Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātei, kas paredz augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšanu, studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tostarp nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem. Ļoti ceru, ka es nekļūdos un ka visi šie līdzekļi līdz latam no 47 miljoniem tiks izmantoti maksimāli efektīvi un ka augstskolas, sākot īstenot šos projektus, sapratīs, ka tas vērtīgākais, ko katrs ieguldīs, būs pieejams arī katras citas Rīgas augstskolas, varbūt arī ne Rīgas augstskolas studentiem. Lai patiešām tie, kas studēs Latvijā, zinās, ka šī ir viena studijām ļoti draudzīga vide. Es domāju, Latvija kā valsts un augstskolas kā institūcijas, kur students var justies gaidīts katrā no vislabākās infrastruktūras vietām. Rīgas Tehniskā universitāte īstenos projektu, lai universitāti izveidot par vienotu teritoriālu kompleksu. Projekts paredz Ķīpselā izveidot spēcīgu inženierzinātņu studiju centru Kodolu, izvietojot tur 5 RTU fakultātes. Projekta finansējums plānots gandrīz 20 miljonu latu apjomā. Mūsu projekts ir centralizēt, koncentrēt visu universitāti pamazām Ķīpselā. Ar šo finansējumu, kas pašreiz ir 19 miljonu latu apmērā, mēs daļēji to varēsim izdarīt, bet, protams, nepilnīgi. Tas ir vajadzīgs galvenokārt, lai liederīgi izmanto telpas, lai nebūtu tā, ka telpa ir noslogot, teiksim, 1 vai 2 stundas dienā, un pēc tam nekas tur nenotiek. Ja? Apkura, elektrība, tas viss maksā naudu, un līdz ar to būtu liederīgi, ja tā telpa ir noslogot, teiksim, 8 vai 12 stundas dienā. Tad tas būtu daudz ekonomiskāk un liederīgāk. Tieši tas ir tas mūsu mērķis un tas ekonomiskais labums, ko mēs gribam no šī projekta. Un, protams, pats par sevi, kad jaunas telpas vienmēr ir labākas nekā vecas telpas. Rīgas Tehniskā universitāte ir pirmā universitāte Latvijā, kuru jau padomju laikos sāka veidot vienotu studentu pilsētiņu, un vienkops Ķīpselā koncentrē infrastruktūru, paredzot tai nepieciešamo attīstības potenciālu. Es gribu aicināt visus jaunos vidusskolas absolventus, nākiet uz Rīgas Tehnisko universitāti. Mēs jums dosim tādu izglītību, kas jums vienmēr noderēs, jo no inženieru izglītības ļoti viegli ir iegūst vēl ekonomistu izglītību klāt, vai juristu, vai vēl kaut kādu citu. No jurista dabūt inženieru izglītību praktiski gandrīz nav iespējams. Tā kā veiksim jums augstus mērķus un nākiet un mācieties.